Sveiki, kinomīļi! Šodien mēs ienirsim drūmajā un aizraujošajā 1992. gada asa sižeta un zinātniskās fantastikas klasikas Universālais kareivis pasaulē, kas joprojām valdzina fanus. Sagatavojieties, jo šajā stāstā ir viss – militārie eksperimenti, psiholoģiskais karš un sprādziem bīstamas cīņas ainas. Ar Žanu Klodu Van Damu Luka Devero lomā, Vietnamas kara veterānu, kurš atgriezās dzīvē slepenā valdības programmā. Atņemot atmiņas un emocijas, Devero kļūst par augsti kvalificētu universālo kareivi jeb UNI, kas paredzēts nāvējošu antiterorisma misiju veikšanai. Bet ir viens āķis, viņa pagātnes fragmenti atgriežas, liekot viņam apšaubīt savu realitāti un atbrīvoties no programmas kontroles. Kopā ar apņēmīgu žurnālisti Devero sastopas ar savu lielāko ienaidnieku, seržantu Andrew Scottu, kuru atveido Dolfs Lundgrens. Skots, vēl viens UNI, ir kļuvis ārprātīgs kara traumas dēļ, un viņa apsēstība ar Devero iznīcināšanu noved pie haotiska un sprādziem bīstama konflikta. Režisora Rolanda Emeriha filmētais Universālais kareivis bija īsts sava laika bērns, ar finansiālām problēmām, bet iespaidīgiem specefektiem un saspringtām cīņas ainām. Īstā sāncensība starp Van Damu un Lundgrenu kļuva par filmas mārketinga trumpi, uzkurinot skatītāju gaidas un visā pasaulē nopelnīja vairāk nekā $9 miljonus. Neskatoties uz neviennozīmīgām atsauksmēm, kritiķi nevarēja noliegt filmas izklaidējošo raksturu. Protams, daži to salīdzināja ar citiem zinātniskās fantastikas hītiem, piemēram, Terminators 2, bet Universālais kareivis ieguva savu vietu pateicoties unikālajai asa sižeta un zinātniskās fantastikas kombinācijai. Filmas panākumi ar to nebeidzās. Tas aizsāka veselu filmu franšīzi ar vairākiem turpinājumiem, kas pētīja dažādus UNI programmas aspektus un ieviesa jaunus tēlus. Universālā kareivja mantojums sniedzas tālu aiz pašas filmas robežām, ietekmējot turpmākos asas sižeta un zinātniskās fantastikas žanra darbus, kā arī rosinot diskusijas par militāro eksperimentu un progresīvu tehnoloģiju ētiskajām sekām. Un ziniet ko? Restartēšana jau ir ceļā. Pat 10 gadiem ilgi pēc pirmizrādes Universālais kareivis turpina aizraut skatītājus un iedvesmot kinorežisorus. Tātad, ja vēl neesat redzējuši šo filmu, pagatavojiet popkornu un ienirstiet drūmajā un darbības pilnajā Universālā kareivja pasaulē. Ticiet man, šī ir filma, kuru nedrīkst palaist garām. Paldies, ka bijāt ar mums! Ja jums patika šī analīze, spiediet patīk un abonējiet kanālu, lai nepalaistu garām nākamos jūsu iecienītāko asa sižeta filmu apskats. Uz tikšanos!